Lai precīzāk ilustrētu šo vingrinājumu, man noteikti jāieliek krēkls biksēs, jo jums būs jāredz, ko es daru ar savu literatūrā biežāk aprakstīto zemo vēdera presi. Lai gan es gribētu uzskatīt, ka vēdera presa ir vēdera presa, bet jūs jutīsiet pildot praktiski šo vingrinājumu, ko es ar to domāju, zemā vēdera presa. Šis vingrinājums vispār ir ļoti populārs dažādās fitnesa modalitātēs, jogā, pilatēs, vienkārši fiziskajā sagatavotībā un muguras lejasdaļas stabilizēšanā, bet tā maniera, kādā es redzu šo vingrinājumu, ir pavisam citādāka un noteikti aktuālāka tiem, kas reāli sastopās ar muguras lejasdaļas, muguras josdaļas problēmām. Tāpēc ķeramies klāt darbībām nepieciešamajām, respektīvi bird dog, jeb šis te putns suns, es nezinu, kā tur viņu jogā sauc, bet ideja sapratāt. Mēs veiksim šo te pretējā kāja, pretējā roku darbību. Pirmā kļūda, es parunāsim par kļūdām, ko noteikti nedrīkstētu, kas nedrīkstētu notikt šajā vingrinājumā. Noteikti tajā brīdī, kad mēs taisnojam kāju, mēs negribam to darīt ar muguras lejasdaļu. Kāpēc? Tāpēc, ka katru reizi, kad mēs ikdienā skrienam, gribam uzsākt skriešanu vai vienkārši gaitu, kā cilvēks nodarboties ar gaitu, mēs negribam, lai katru reizi, kad mums ir kāja aiz muguras, tas ir caur muguras lejasdaļu, caur skriemeļiem kaut kā notiek tādā nebiomehāniskā veidā. Tādēļ sākotnēji jānostājās pret spoguli vai jānoliek savu kameru un jāiemācās taisnot kāju tādā manierē, ka neizmainās muguras lejasdaļas izliekums. Tas ir uzdevums numur 1 šeit. Numur 2. Strādāsim arī pret zemes pretestību. Parādīšu šeit, ka kreiso roku, lai jums ir uzskatāmāk, mums ir aktīvi jāspiež zeme prom no sevis. Visu laiku šajā vingrinājumā aktīvi jāspiež zeme, jāveicina krūšu kifozi, jāpalielina krūšu izliekums šajā vingrinājumā. Ko tas dara? Šī darbība aktivizē šeit serratus anterioru muskuļu šķiedras, un šī te nopaļošanās savukārt stabilizējoši ieslēgs rectus abdominis, jeb taisnās preses muskultūru. Tas neaprobežosies tikai ar krūšu daļu. Mums reāli ir jāievelk kaste un aktīvi nabiņa. Iedomājamies, ka nabiņa šādi mums iet iekšā. Mēs kājastarpi, vienkāršos vārdos sakot, velkam iekšā pie mugurkaula, pie ribām. Uz augšu, uz iekšu. Velkam nabu. Un kopumā tam jāizskatās šādi. Nopaļojamies, velkam kājastarpu ribās iekšā un noturam kustībā šo te kūkumu un mēģinam iztaisnot kāju un ar īkšķi uz augšu pacelt roku. Noturam kūkumu, nepazaudējam kūkumu un nesākam iekrist šādi lāpstiņā. Tipiskākais ir tas, ka pirmo vēl tā kā puslīdz var uztaisīt, otrajā reizē jau viss ir aizgājis un sākās atkal ļurkāšanās, teikšu atklāti, teikšu tādā vārdā, kā es to redzu. Iesvīdu, šī ir visgrūtākā variācija šim vingrinājumam un nevelti es jums viņu stāstu, jo mums ir jāiemācās stabilizēt, mums ir jāiemācās darbināt vēders, kad tajā brīdī, ka mūsu kāja iet, ka mūsu gurns iet uz iztaisnošanos virzienu, ekstenzijā. Un pēc tam par hiperekstenzijām arī parunāsim, par pavirzīšanu atpakaļ. Parādu no otras puses, atkal veicu kūkumu, aktīvi velku kājastarpi pie ribām, noturu tur to arī saliekot, cēli ar plaukstu kopā un arī taisnojot, aktīvi jājūt vēders. Vēl lietas, kas ir jājūt šajā vingrinājumā. Šis vēl nebeidzās. Es zinu, ir kā ir. Daudz par ko šeit būs jādomā, bet šis ir fundamentāli jāatstrādā. Indikators tam, ka jūs darat pareizi, ir jušana šo te augštilbu aizmuguru muskuļu jušana, tādā gandrīz vai krampī un dibenē. Šeit te, respektīvi, tajā brīdī, kad es esmu tā savilcis presi aktīvi, kad es taisnoju to kāju, man jājūt, ka strādā augšstilba aizmuguri gandrīz krampītī un dibena muskultūra. To es varu panākt, ja es ievelku kasti
un aktīvi strādāju ar presi. Nemēģinu celt kāju, šādi redzat, mugura atšaujās, bet noturu asti ievilktu, taisu kūkumu krūštaļā un jūtu presi, jūtu dibenu, jūtu augšsobu aizmuguri. Sakojam visām instrukcijām par nepieciešamiem atkārtojumiem pirmajās nedēļās. Šis vingrinājums ies cauri visām nedēļām šajā kursā. Un, pieturamies pie subjektīvām arī sajūtām. Ja jūs jūtat, ka jūs konkrētajā dienā, kad jūs šo pildat, varat izdarīt tikai kvalitīvu reizi vai divas, darām reizi vai divas. Ir pieredze, ka šo vingrinājumu taisa tur 16, 20, citreiz pat 30 reizes ir redzēts, dzirdēts katrā pusē. Šeit tas noteikti nebūs realistiski. Ja? Šis saspringzinājums ir tik liels, spiediens vēderā, krūšdaļā, kad realistiski jūs varēsiet veikt maksimums 10, maksimums 12 reizes. Ja? Par elpošanu runājot, sākumā burtiski būs grūti ieelpot, un tas ir ok. Ja? Laika gaitā, kad jūs attīstīsiet šo te spēju veikt šo vingrinājumu, ieelpojam uz taisnošanām, izelpojam uz salikšanām kopā. Ja? Tā tad jājūt prese, jājūt dibens, jājūt augšsobu aizmuguri. Nedrīkst just muguras lejasdaļu. Ja jūs jūtat muguras lejasdaļu, jūs nepietiekami savākat presi. Šis vingrinājums tādā manierē, kādā jūs noteikti nebūsiet pildījuši. Tiekamies nākamajos video.